Tēt, es negribu projām. Nu, kas ies ātrāk? Manu draudziņu. Ej, nu. Neatvērāmā. Paliec gribot. Pakaļ jau nu viņa ir. Bet tev tomēr vajadzēja saņemt vīra dušu un cildai piedot. Piedot es varu, aizmirst nekad. Piedod un dzīvo ļoti labi tālāk. Galvenais, ka tev te tagad būs lifts. Smuka māja. Jaunie kaimiņi, čau! Redzi, tāpēc braukiem. Ceturts stāvā. Aha. Tie vai tas viens? Nu, redzi, un braucen ar tev te tagad būs. Paģirži ar puz. Tā tik man vēl trūk ucināties ar invalīdiem. Kuzņecovs. Jā, tas vēl ir Kuzņecovs. Jūs esat ļoti līdzīgs mans māsas dēlam. Viņa dzīvo Losandželosā. Es biju tur brīnišķīgi. Kur viņi mani izvadāja? Disney zemē es biju. Lai viena pasakaina zeme, es jums parādīšu. Es nezinu, kur es esmu nogrūtus tagad. Lūk, es braucu ar Marka Tvena laika kuģi. Čūsks nāca no gaisa lejā. Krokodīļi plātī mutes. Pasakaini. Nu, paskatieties, vai nav līdzīgs? Nu, tieši jums līdzīgs, vai ne? Jūs visu laiku viens pats dzīvojat. Jā. Es pavisam labi iztieku viens pats. Sakiet, jums kāds nāks gatavot ēdienu? Es pats. Es varētu jums gatavot. Man jau vienalga, vai es gatavoju 2 mutēm vai 3. Jums taču ir kartīte bezrindas produkts, kur var dabūt. Jā. Puškins. Hop. No. Tu esi hospitālē mācījos. Man bija draudziņš, Cirku Fokusniks. Viņš aizbrauca. Uz kurien? Viņš aizbrauca. Tur, uz turieni, uz apsolītu zemi. Pavisam. Kādas vēstules viņš man rakstīja, cik garas. Čābulīt man mīļu, es nekad tev neaizmirsīšu. Viņš sabrauca. Izraēļus, jā? Tanks. Kā jūs sauc? Kārlis. Kārlis bija mūsu pirmais ministra prezidents. Pirmais un pēdējais. Kas pēdējais? Tas jau bija tik sen. Būs jau labi, Kārli. Gan jau sadzīvosim. Var jau būt. Mums atnāca jauna vēstures skolotāja, skaista. Tad nākamreiz mēs viņu paņemsim līdzi? Jā.
Es jums uzvārīju kafiju. Salē. Man bez cukura. Ja, Heidi. Ināras te nav. Nav. Kur Ināra? Vinārs te nav. Es tev vienreiz teicu, saprati? Tu nemoldi pasauc Ināru. Viņas te nav. Es tev teicu, es tev latviešu valodā teicu, tu lasies projām, es milicijai zvanīšu. Istanbul. Kā liek tā golu. Lasies projām, tu dzirdēji? Sūti tev būs. Ko tu tur gramsties? Es arī šo to saprotu no mākslas. Ja, nu tad sveiki, mākslinieki. Tas ir jūsu problēmas. Jo. Tu nu gan izskaties burvīgi. Es šodien arī labi izskatos, vai ne? Nav vecnākus. Vecais, tu nebaidies. Klausies, uztais mums kādu bildi, mums drīz būs kāzas. Tagus nav vec. Nāciet un dzeriet kafiju, kamēr karsta. Pīrādziņa ar silti. Paldies. Paldies. Kamēr neatdziesta. Bērniņ, kur tu šitādi noskatījies? Kur mēs? Tas ir Kārļa modelis. Es tādu redzēju 38. gadā preses ballē. Tās bija tās lepnākās balles.
Jā, mums brauks līdz viena dāma. Būs kas uzcep aknas. Tur. Es esmu lasījis, ka sievietes medībās nesot nelaimi. Nelaimes, tikai precēšanās. Es viņu pazīstu. Diez vai. Sievietes neviens nepazīst. Viņa ir manai meitai vēstures skolotāja. Vēls sveiciens skaistajām medniecēm. Man prieks jūs redzēt. Labdien! Labdien! Ko mēs šodien medīsim? Meža kuilrē, zobi man ir līdz. Priekškam tie zobi vajadzīgi? Nu, katram gadījumam varbūt mēs taisīsim lielu mākslu. Labdien! Man sauc Judīte. Jā, es zinu. Labdien, Judīt. Kārli? Vai tu tas esi? Ko tu brīnies? Vai es izskatos, kā tikko no kapus cēlies? Visapkārt krinolīna šalts, visapkārt zelts, visapkārt balts, un kandelabras sveces kūst. Laiks plūst, laiks plūst, laiks plūst. Skolotāji! Es jūs mīlu. Es jūs ļoti, ļoti mīlu. Jo no 1. septembra, tas ir no 2. septembra, 1. septembris bija svētdiena, no pirmdienas, jau 2. mēnesi. Un nesmieties par mani. Judīte. Ko tu gribi, puisīt? Ar labnakti. Es nekad vēl neesmu bijusi medībās. Tad jums kaut ko vajag vēlēties? Kaut ko lielu, baltu, tīru. Nomazgājiet manu Volgu. Ak tā? Jā. Tas dārgi maksās. Tās dārgvietas jūs nebaidāties pazaudēt? Pareizi?
Tas taču nu tīri zelta. Šauju droši. Kas tev? Ar kājām, Kārli? Nu, sen jau. Kārli, ķer. Labi. Gan jau būs labi. Ejam. Ko jūs te darāt? Es atnācu aprunāties ar koku skolotāju. Tas ir Ozols. Vai jums neliekas, ka jums vajadzētu strādāt tāpat kā visiem citiem? Redzēt, vergu darbs ir lēts un neražīgs. Un tad es nekādu nevaru atcerēties, vai mēs norunājam mīlēties šeit vai mežā. Pagriez lukturi.
Nabaga cūciņa tikko bija dzīva. Jums, Rudolf, vajadzētu paņemt bisi un nošaut labāk kādu riebīgu cilvēku. Izdirbieties, es jūs fotografēšu. Ko? Iedomājieties, kas par bildi. Meža cūka, kailas sievietes ķermenis un bisi. Izdirbieties. Ne mūžam! Kārli, nu saki tu. Tas varētu būt brīnišķīgi. Ko? Rudolfs ir ļoti labs fotogrāfs. Nāciet, es jums parādīšu kaut ko. Es jums tūlīt ko parādīšu. Es nekur neiešu. Sveiks, Juri. Apsveic. Tev būs darbiņš. Varētu būt šauts no augšas. Ha? Kā tu domā? Tu ies pa dzīvokļiem, paskaties. Jā. Un tu pamēģini sameklēt sētnieci. Labi. Vai es nevaru kaut kā palīdzēt? Ko es gribu man pasīt? Es esmu viņa komunālā dzīvokļa kaimiņš, un mēs tikai gribējām zināt, vai ir kādas cerības. Brauciet augšā. Kad mums vajadzēs, mēs jūs pasauksim. Viņš ir beigts. Jā, ir miris. Brauciet augšā. Jūs vēl būs man vajadzīgs. Halo, pasauciet Judīti. Mana sieva te vairs nav. Sakrāmēja koferus un aizbrauca. Tū. Tā kā mēs abi esam palikuši kājniekos. Judīt, kur tu te uzradies? No lidmašīnas izkrīt kā? Ko? Es esmu aizgājis no savām mājām. Aha. Jā, un pavisam. Tu tagad brauc. Mājām. Uz kur pusi? Uz to pusi. Uz to pusi? Tu man pavadīsi? Rāpies iekšā.
kad es biju maza, es tā gribēju prom no šiem laukiem. Man likās, es tiem mežiem ir īstā dzīve. Vai es varu palikt pie tevis kādu laiku? Es būtu priecīgs, ja tu paliktu. Palikt visu laiku pie manis. Tu pats zini, cik stulbi viens pats mājās dzīvo puika. Vismaz kā cilvēks būtu. Labi. Lapsī. Raivīt, bērniņ. Dēls, panāc pie mums. Ir. Čaulīte. Sveiki. 12. kalibrs. Aiziet. Lūdzu. Paldies. Sen vajadzēja likvidēt tās komunālas. Man ir rīt, kā zupā Berlīna. Paldies, jā. Sākam no šeit. Kur stāv viņa dokumenti? Tur rakstām galdā. Kreisā pusē. Kas būtu? Varēs uz viņu šaut? Es nezinu. Viņš ir labs cilvēks. Bija labs cilvēks. Es pazinu viņa vecākus. Viņš uzmanīgs, izpalīdzīgs. Ja kādam no mūsu mājas taisīja bildes, naudu pa virs nekad neņēma. Kas šī pa meiteni? Tā ir viņa sieva, bijusī. Viņš pārnāca no darba. Jā, pusdienās. Es viņiem abiem gatavoju. Mēs tikko visu paēdām. Viņš nāk no darba vienā un tajā pašā laikā? Jā, viņam darbā pusdienlaiks. No 2. Pardon. Panāču. Medība bises, 12. kalibrs, 2 gabalas. Atvainojiet, es gribētu ar jums parunāties. Lūdzu. Lūdzu, sēdieties. Kas viņš tāds bija? Viņš bija fotogrāfs, mākslinieks. Mākslinieks. To es zinu. Es esmu viņa sieva. Tu esi viņa bijusī sieva. Cik man zinās, tad viņam nevienas citas sievas, izņemot mani, nav bijis. Jā. Tikai klātgulētājas. Ko jūs man vēlaties paziņot? Es gribētu tūlīt paņemt automašīnas dokumentus un garāžas atslēgu. Jā, un istabu aizzīmogojiet. Viņam ir jābūt veclietām un krietnam naudas žūksnim. Viņš taču nebūs visādi dāvinājis pasaules nabagiem un kropļiem. Tā kā tāds maitu putns. Vēl nepagūst pakrist un jau virsū. Redz, tā būs drošāk, Paula. Es gribu būt pārliecināta, ka te neviens neko nevarēs izvazāt. Tev naudas nekad nav bijis un nebūs. Tu pēc tās pārāk dzenies. Jā, man vajag naudu. Man ir jāuzaudzina viņa bērns. Tā pasaules ērzeļa bērns. Tu viņam arī neko citu kā ragus neizdāvinājusi. Vai viņam bija kādi ienaidnieki? Kā jūs domājat, kas būtu varējis viņu noslapkot? Nu, ja nu vienīgi kāds
Greizsirdīgs vīrs vai mīlnieks. Nu, nav jau tagad tādu vīriešu. Lupatas vien. Ak, tu mēslu vaboli ar bleķa auskariem. Kas jums pasacīja, ka jūsu vīrs ir miris? Es nezinu. Es viņam zvanīju uz darbu. Mums tā bija norunāts. Man tur teica liela nelaime. Vai tās mantojuma lietas tās ilgiet? Viņam neviena cita nav, tikai bērns. Jā. Kāpēc jūs viņam zvanījāt? Viņš man apsolīja alimentus. Par pagājušo gadu. Cik? 1000 man vajag. Tik daudz jums vajag? Nu, kāpēc man? Man nevajag. Bērnam vajag. Jā. Bērnam ir jāēd. Bērnam vajag, bērnam. Jāsmējas. Garārs atslēgas karājas virtuvē, es drīkstu. Es jums, diemžēl, nekādu nevaru palīdzēt, atvainojiet. Jūs esat neiedomājami laipns. Faraons nožēlojamais. Ai, 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 ai. Vai jūs pazīstat šo meitieti? Es nekad neesmu redzējis. Un jūs? Jūs viņu neesat redzējusi? Jums viņa neko neatgādina? No aktrise ir Mirta Mārtiņsona varbūt, bet tā noteikti nav Mirta Mārtiņsona. Nē, es nezinu, nē. Tu taču arī nezini. Jūs nezināt? Vai es varat iziet? Man ir jāiedzer zāles. Es nekur nepazudīšu. Ejiet vien. Ak, tu nabadziņš. Man liekas, es tev agrāk esmu redzējis. Mūs iesauc maijā, tūlīt pēc uzvaras svētkiem, atceries? Es saprotu, ir grūti tagad. Es atceros vairāk nekā tu zini. Un nevajag man te žēlot. Man tāds darbs. Tu varbūt pazīsti kādu šīm fotografijām? Nē.
vēlāk pārnākt nevarēji? Tu zini, cik ir pulkstenis? Kur tu vandies apkārt caur nakti? Varēja vispār nenākt. Kur tu biji? Nu, izbeidz, nu. Tu laikam nesēdz vakariņas. Es pārnesu akniņas. Meža kuļa akniņas, es te tūlīt izcepšu. Tad kur tu biji? Es zvanīju uz skolu, uztraucos. Es biju medībās. Bērnu vecāki noorganizēja kolosāls medības. Cik tur bija jauka mežā. Un tu gan melo. Mēs šāvām kuili un tad dalījām medījumu. Un es izlozīju akniņas. Tev taču vienmēr ir garšojušas akniņas, vai ne? Aknas. Jā. Tad pārnesies mājās kāds līdz slimību. Mana vīriņa. Mana vīriņa. Man labo vīriņu. Vislabāko, 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 vislabāko. Nu uzliec savus brīvlītes. Cik tu man esi brīnišķīgs. Tu man esi tik labiņš, 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 labiņš. Un tīrs krekliņš tev ir. Es visu dienu par tevi mežā domāju. Tu man novilksi piksītes, jā? Novilksi? Un viss. Un krāni. Tu pēc kuļa. Ko? Tu pēc meža kuļa. Jā, tūlīt. Ak tu, kuļa medniece! Kuļa! Es gribu saprast, kas viņš bija. Kas viņš bija par cilvēku? Viņš bija labs fotogrāfs, ne tikai amatnieks. Es redzēju viņa bildes vairākos žurnālos, arī ārzemju žurnālos. Es šeit satieku puišus no mūsu bataljona. Vai no taviem kāds kādreiz ienāk pie tevis? Nē, man nav vajadzīgs. Es arī gribētu visu aizmirst. Es te nemāku dzīvot. Es zinu, arī viņam darbā gāja slikti. Viņš labprātāk strādāja mājās, arī visas meitenes nāca pie viņa uz mājām.
Es atnācu pie tevis, Kārli. Tad uz redzēšanos. Jūs atnāksiet vēl. Apciemojiet, mēs ar Kārli gaidīsim. Tas groblis, manuprāt, viss tikko tā nojauš. Kāpēc man tā saki? Tāpēc, ka tu man patīc. Tikai tāpēc. Tas bija tik sen. Es biju viņam pirmā mīlestība. Viņam nav nekāda tiesība uz mani. Romantika. Nabaga kroplīts. Tagad visu mūžu bez kājām. Man ir tik žēl viņu. Tu solīji viņu gaidīt no dienas. Nē, Varbūt viņš tev vēl mīl. nezinu. Nedomā neko sliktu par mani. Es ar tevi būšu vienmēr, kamēr tu gribēsi.
es redzu. Labdien! Zigurt, tu esi atnācis. Lūdzu, ar patiesu cīņu no visas sirds. No tava dārza. Paldies. Paldies tev. Tu nāc paskaties foto izstādi. Nē, es steidzos. Tu kaut ko tādu neesi redzējis. Tu tikai esi Nenožēlosi. izmigrīt. Es no siltumnīcas nevaru atļauties ne soltu, taču... Tev nekad nav laika. Atceros. Te tik daudz tā fotogrāfija, no kuries lai sāk skatīties? O, Judīga! Nē, no kuries tu te? Es jūs tūlīt iepazīstināšu. Jā. Zigīt vīriņ. Tas ir Rudolfs. Labdien! Fotogrāfs. Nu, tās visas ir jūsu fotogrāfijas? Nē, man ir tikai viena. Šajā izstādē. Viena. Jā. Nofotogrāfē, mūs nofotogrāfē. Deviņi. 1, 2, Всё 3, 4, сижу 5, на 6, 7, 8, 9. Дай-ка брошусь в море, что пошлет судьба. Lūk tā. Может, озадачит. Bankrots. Siltumnīca arī pazaudēta. Ведь кузнечик скачет. Nu, ko? Nāciet, es jums parādīšu jūs jaunos īpašums. Jūs pagarlēkojaties. O, te ir paradīze. Abaroši. Jūs patīk, jā? Man patīk, ka jūs te man īpašumu esat labi saglabājis. Mantojums? Jā, no tēva. Mans tēvs to būvēja 38. gadā. Tagad tai jau vecais tēvs lika pamats. Nu, tad jau man nekas daudz te nebūs jāremontē. Jā, vienīgi stiklus nevar dabūt. Es jums to izīrēšu. Es pats no puķiem neko nesaprotu. Man jābur tikai viņa skaistums. Es strādāju zinātnisku darbu, tā kā man ir līguma ar botāniskiem dārziem. Skaistums glābs pasauli jaunais cilvēku. Es jums uztaisīšu kolosālu reklāmu. Lai pasauli jūs pazīst. Paiet dienas. Es domāju, kas ir mans dievs, ko pielūdzu. Jūs zināt Tagori? Nākamības baiļojoties, ceļu neredzu. Vertin veros parīdi dienā. Manā dvēselē, lai vēlreiz mostas bērna paļāvība. Tantu nepareizi ērturi. Ko tu saki? Laimīgi jauno gadu! Laimīgi jauno gadu! Es atceros, kādreiz frontē spirtiņš bija.
nekus, kas nebija. Мануфактура вирсу. Если завтра война, если враг нападет, будь сегодня тарай-рай-рам, тай-рай-рай-рам, тай-рай-рай-рам, тай-рай-рай-рам. Nu, kāpēc tu nedziedi? Armijā taču esi bijis. Es tādu dziesmu nemāku. Viņš bija tik vientuļš.
Tas esi tu. Ko tu tur dari pie manām durvīm? Es meklēju tevi. Ņem man savu līdzi. Nav vērts. Nevienam ar to nebūs līdzēts. Tu neko neesi sapratis. Es tev nekad nepiedošu. Tagad man viss ir vienalga. Jūs visi te. Kā es tevi neieredzu. Tev par maz ir vienreiz nošaut. Vai tāpēc kaut kas mainīsies? Nē, protams. Es šeit nevienam neesmu vajadzīgs. Es nemāku dzīvot. Tu te nevienam neesi vajadzīgs. Tad nāc man līdzi. Ejam. Brokastīs! Jā, taksometru lūdzu. Telefons 28, 20, 36. Labrīt! 55. Labrīt, labrīt! Labrīt, daudz jaunajā gadā. Laimīgi jauno gadu! Laimīgi jauno gadu! Jā, paklausies, ko tu vakar biji. Labrīt, no rīt, labrīt, no rīt. Nu tā iznāca. Paklausies, mēs tev gaidījām. Labrīt. Lejām laimes. Lejām, kamēr aizmigām. Es mašīnu nevarēju dabūt. Kāda mašīna? Nu, Vai no tev pār... klājas nebija ko? Kā jau man nevarēja atnākt? Nu, netiku. Cikos mēs aizgājām gulēt, es mums neatceros. Ak, tu Lutovs, tāds nevarēja atnākt. Nu, tā sanāca. Vai, tu saproti šo joku? Jā. Mēs tā sadedzinājām brīnums mesīts, ka tik Laimīgi jauno gadu. bija. Laimīgi jauno gadu. Judīte? Pauls tante. Kad redzēts seja. Lūdzu, iesim kafīcē. Nē, paldies, man gaida mājās vīrs. Un bērniņi arī. Vai kāds pārsteigums. Man viss jau ir gatavs. Es tūlīt uzklāšu galdu istabā. Virtuvē mums pārāk maz rūmas. Tūlīt būs kafija gatava. Atvaino, Kārli, tā iznāca. Nu, ko mēs darām? Braucam. Brauc man līdzi, Man šausmīgi nepatīk ģimenes skandāli. Izdomāju. Jaungada karnevāls. Šausmas. Tu man pārmetīs, vai ne? Bez rekvizītiem mums tā lieta neies cauri. Kārli, un līdzi ir jābrauc tev. Sakiet, ka jūs bijāt jaungada karnevālā. Ej tu uz podu. Nekur es nebraukšu. Tas ir jūsu problēmas. Laimīgi jauno gadu, sieviņa. Cik tu laicīgi, tieši 12. no rīta. Paldies. Par ko? Labi, ka Kārlis vispār man paņēma līdzi taksometrā, citādi diezin, kad es būtu atbraukusi. Jā. Es jums pateicos no visas sirds. Zdačiņa nav. Sigurds Žīraks, Judīts vīrs, sveicināti. Kārlis ir mans bijušais skolnieks, mans labākais skolnieks. Skolnieks? Nu, lieliski! Tad jums noteikti mums ir jāpaciemojas. Sigid, nu nedara tā, viņš ir saguris. Nē, par to nevar būt runas. Man tavi skolnieki, sevišķi labākie, ir kaut kas īpaši svēts. Tā kā kāpiet vien ārā, jums jāapskās, kā mēs te dzīvojam. Sigīti! Nogurs pēc nakts uzzīst, tad teikt. Skolnieks. Lūdzu uz!
jūs māju tur? Kēns. Karnevāls. Un kas tad te ir iekšā? Tā ir mednieku bis. Es protu rādīt trikus. Tātad jūs mums kaut ko nodemonstrēsiet, ko? To pašu, ko ballē. Gaisa plūsmas efekts. Es pērku. Sievai. Viņš to nepārdod. Nemaisies. Cik? Tā nav manējā. Antikvāra vērtība. Vecums. Tas kājas. Jums ir no bērna triekas? Nevajag. Tu droši vien nedrīkst par to stāstīt. Skolotāji, kāpēc jūs domājat, ka nedrīkst? Tagad jau gan par visu kaut ko drīkst stāstīt. Jūs esat bijis Afganistānā? Pastāst Kārlim labāk par savām puķēm. Es tad, kad pusnakti lēju laimes. Siltumnīcā vienalga jādežūrē. Es lēju laimes, un ziniet, ko es izlēju? Lūk, tā ir mana darbistaba, mana svētnīca. Tu nezini rīts, ko tev dos pacenties laimīgs būt šodien. Ieiet un apskatīties. Es gribu braukt mājās, visu nakti nav gulēts. Ja jums iznāks brīvs brīdis, varbūt vēlāk paskatieties te. Gan jau vēlāk. Nu, ne soli! Es netieku no mājām ārā ne soli. Jo nedrīkst riskēt. Ja neuztur precīzi temperatūru siltumnīcām, attiecīgi gaisa mitruma procentu, tad, kā saka, saprot pats. Tīrs darbs un materiāls. Bet tas jums laikam neinteresē. Es jau neko nesaprotu no flokšiem. Tas ir atcēlījis. Lūk, šo te sauc Judīte. Nekad neesmu siltumnīcā iekšā bijis. Bet man te ļoti patīk. Bet, kad tev vēl būs rozes, tad būs kā paradīzē. Jums vajag atbraukt pirms sieviešu dienas. Tad ir īstais ļaujas laiks, jo sievietēm jau reizēm arī patīk puķis. Kā jums tur te ballē gāja? Jums vajadzētu biežāk ar skolotāju iet sabiedrībā. Jā, es arī kādreiz gāju. Tagad vairs ne. Nu, ko es tur atradīšu? Svešas utes. Jaunībā man likās, ka galvenais dzīvē ir izprieces. 30 gados, ka galvenais ir nauda un manta. Tagad es zinu, ka galvenais vīrietim ir viņa darbs. Darbs. Mamma tev nopirka ziemē medelīti? Solīja, bet vēl nenopirka. Mamma bieži vakaros nav mājās? Nu, dažreiz nav. Nu, tu vari atnākt biežāk pie manis. Šito visu es taču tev iekārtoju. Līdz tu mani mīrā. Sigita, bērniņ, gribi es tev izstāstīšu anekdoti par zaķīti un čemodānu. Varēsi skolā pēc tam pastāstīt, ko?
Nu, tātad Zaķis brauc vilcienā. Tēti, nāc pie mums atpakaļ. Mammai ļoti grūti bez tevis. Nāc atpakaļ. Viņu neviens nemīl, tikai es. Ja tu zinātu, cik ārā ir silts, šogad būs akrasts pavasaris. Pie tevis! Pie tevis, pie tevis, pie tevis, pie tevis, pie tevis. Es aizgāju no mājām. Pie tevis pavisam. Judīt, atvaino. Tu esi nelaikā. Tu neesi priecīgs? Ej, lūdzu. Lūdzu, ej. Es tev vēlāk piezvanīšu. Labvakar, skolotāji! Es visu zinu, es jums sagatavoju kādas dāvanu. Es tev uzzīmēju tērpu. Tu tev lieli kropli? Es jūs pavadīšu, skolotāji. Man nav kur iet. Cik tu esi labs. Tu? Tu viņu dzen projām. Tu nebūsi tas, kas noteiks, ar ko man ir jādzīvo. Nokniepties es varu dabūt katrā laikā. Un tāpēc man nevajag stacionāru mauku. Ja tev vajag, ja tev nepietiek ar visādām bildītēm, tad lūdzu skrien viņa pakaļ. Skrien! Skrien! Kā man tas viss ir noriebies? Mežā cūkas dzīvo baros. Meža kuilis dzīvo viens pats. Krimināla meklēšana. Būtu vismaz vizīti pieteikuši. Es te strādāju nesen, kopš man padzina no avīzes. Tik labu fotografu šitā bedra vairs neredzēs. Rietumos viņš sen būtu stāvs bagāts. Viņš bija tik vientuļš. Vai jūs neminējat kaut ko aizdomīgu? Sievietes pie viņa bieži nāca? Te jau nav kur. Zvanīja gan? Bieži? Jā, tā, histērija. Bijusī sieva. Vienmēr, kad naudiņa savaidzējās. Un vispār, fotogrāfi jau nekāda babņika nav. Un kas ir šī? Modelis. Paskat, kas par mednieci. Ko tu muldi? Vai jūs zināt viņas vārdu? Nē. Vai viņam bija daudz ienaidnieku, viņš te pelnīja daudz naudas? Te neviens nepelna tādu naudu, par ko būtu vērts sist nost. Viņš bija tik vientuļš. Jūs jau droši vien mums neteiksit, kas viņu nošāva. Protams, ne.
Ko tu te dari? Kāpēc tu esi ienācis? Es te meklēju priekš miroņiem melnu uzvalku un čības. Un atradi? Vēl ne. Ko tu muldi? Ko tu dedzi? Tas ir jaunības atmiņas. Jaunības atmiņas, re? Man vairs nav ko zaudēt. Es viņu nošāvu. Tu? Es viņu nošāvu. Kas tev to lika? Kas tev lika to darīt? Kas? Kādēļ? Mēs sastrīdējāmies. Es viņam teicu, ka tā nedrīkst dzīvot, ka citi viņu dēļ cieš. Tad es paņēmu bisu un viņu nošāvu. Tu noslepkavoji. Nē, es neslepkavoju. Es nogalināju. Tas nav viens un tas pats. Kas ir beigts? Tam ir viena alga. Ir teikts, tev nebūs nokauta. Tu cilvēku, tu esi nokāvis! Cilvēku tu nokāvi. Es nogalināju viņu tāpēc, lai viņš netraucē citiem dzīvot. Tagad tu visus, kas tev traucē. Tu gribēji slepkavot, pārpildītos trolejbusos, veikalos, rindās pēc dzīvokļiem. Viss tu gribēji šaut nost. Viss tu apšaus. Jā, tad ejam. Iesim, brāl, es tev palīdzēšu. Ejam. Nāc, brāl. Iesim. Es neesmu vainīgs, ka tu pārnāc no turienes vesels, bet es kropus. Tāds es te nu vienam nesu vajadzīgs nevienam. Bet cilvēkiem vajag mīlestību. Man tagad visur sāp. Un vairs nav cilvēku vēseles. Visiem cilvēkiem ir vajadzīga mīlestība. Visiem sāp. Es tev palīdzēšu. Nāc līdzi. Šāvies aizbēdzis caur bēniņiem. Invalīds to nevarēja. Viņš uzņemas citu vainu. Tātad viņš pazīst īsto slepkavu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Pilnīgi. Jāmeklē slepkavības ieroci. Tās divas bises mēs pārbaudījām. 12. kalibra? Ar tām nav šauts, bet jābūt vēl trešai. Tā fiksēta uz vairākām fotogrāfijām. Atradīsies bises, atradīsies šāvies. Jūs apgalvojat, ka esat nošāvis fotogrāfu. Tad kur ir slepkavības ierocis? Trešā bise, kas redzamos fotogrāfijas ar pliko dāmu. Kur tā ir? Un kas tā par dāmu? Kā viņu sauc? Kur viņa dzīvo? Atbildiet. Un kāpēc jūs gribat būt slepkava? Vai nevar atrast izdeiko? Bez šaubām. Ej un lūdzies, lai viņi nāk atpakaļ. Skaisti. Nu, skaisti, neskaisti, bet tāda ir dzīve.
Bet viņi kategoriski atsakās nākt. Tad es negribētu būt tavā vietā, tad es tevi neapskaužu. Viņi bija skaisti, godīgi skolotāji no laukiem. Viņai te viss tā piestāvēja. Un ja tavs darbs var paliek nedarīts, kad tevi aizrauja nakts vai nenāks rīts, un rītu cits, kas tavu darbu veiks. Viņi mani pazudinās. Tu rauj tos savus krokus sarā un sit gaisā. Un šodien pat, jo rīt no rīta tu te vari sēdēt sniegā uz koferiem. Es nevaru uzņemties zaudēt prāvu. Viņai ir dokuments. Kāpēc tu viņai to māju atdāvināji? Nu jā. Kur viņi tagad ir? Es nezinu, pie kaut kāda fotogrāfa. Un tad ej pie tā fotogrāfa un lūdzies, lai viņi nāk atpakaļ. Es? Saproti? Nu tu, tev vajag, vienalga pazemojies, tev vajag vinnēt laiku, citādi tev būs fotoateljē. Ateljē, nu tas nav humāni. Bet tas ir reāli. Sveicināti. Sveicināti. Uzgaidiet. Atļaujiet pāris vārdus. Ko tu gribi, kas noticis? Tikai jūs man varat palīdzēt. Nu, dzīvības process tas ir aplis, tam nav ne sākuma, ne beiga. Vai Judita nāk atpakaļ? Ļaujiet jums dāvināt šīs puķis. Es tās pats esmu audzējis. Neādiet manu ģimeni. Siltumnīca ir mans mūžs. Es jūs ļoti lūdzu. Es visu mūžu esmu sapņojis par smuku sievu un siltumnīcu. Es jūs lūdzu, lieciet mieru manai sievai. Tas ir tavs problēmas, nevis manējās. Es tieku dzīves sadedzināts. Es baidos par sevi. Glābiet mani. Vācies nost! Es jūs lūdzu! Ragulops. Pērkona liesmas met, lai mūsu miesas raisot skaidrā guns, par vienu garu kausē dvēseles, kam citas vienības šai saulē nav. Kas ir? Es redzēju šausmīgu sapni. Ko tu nobijies? Kas tur ir kāds? Celsies augšā. Ies ārā, govs jāizslauc. Aicis jāpabaro ir. Ko tu rasties? Kas ir noticis kaut kas?
Es tev vairāk neko neteikšu. Tu esi brīvs. Iesim, brāl, prom. Tu vari iet. Celies. Kur tu vēl gribi mani aizvest? Ejam. Labāk liec man mierā.